tas bija apmēram 15 gadu vecumā, kad apmeklēju Golgātas draudzi, un tur bija skaidra tā vēsts, un sapratu, ka Jēzus ir nācis pasaulē kā pestītājs, kurš piedod mums mūsu grēkus, un kas palīdz mums kļūt tīriem, skaidriem un cerēt uz mūžīgo dzīvošanu. Kristus ieaicināšana dzīvē, tas ir lēmums. Man tas bija lēmums, tas nebija tāds kā klikšķis vai kaut kāds brīnums. Varbūt, ka man likās, ka tam jānotiek kā brīnumā, vai viņš nāk kā brīnums. Ne, bet es sapratu, ka būtībā tas ir lēmums. Ja tu gribi dzīvot ar Kristu, tad tev ir jāpieņem šis lēmums. Ar šo ticību, ar šo lēmumu, lasot svētos rakstus, man iestājās miera zināma stabilitāte. Es biju atradis, ja tā varētu teikt, dzīves rāmi vai kodolu, ap kuru savu dzīvi veidot. Tad savā ziņā viņa kļūst skaidrāka. Dievs mums ir dāvājis savu lielāko dāvanu, piedzimstot Dieva dēlam. Un mēs uzreiz sapratām, ka tas nav tikai un vienīgi par tādu baznīcā iešanu, par ēdieniem, par eglīti, par dāvanām, bet šī vēsts, šī nozīme, ko Dievs lika silītē, ka tā ir vislielākā nozīme, kāda cilvēkiem ir dota. Tie Ziemassvētki izvērtās tik ļoti īpaši, es vienmēr viņus atcerēšos, jo tajā laikā es kalpoju Mateja pielūgsmes korī, dziedāju, un visu Ziemassvētku tā diena, 24. pagāja 3 dievkalpojumos, kad es dziedāju. Un es vienkārši, tie ir labākie Ziemassvētki, ko es esmu vispār piedzīvojis. Vienkārši kalpojot, dziedot, un tad, kad beidzās pēdējais dievkalpojums, tas bija vēl, mēs 2 braucām uz māju, mēs baudījām svētku vakariņas, un tas man likās, tā aizbēd katru Ziemassvētku. Te vēl nebija bērni, tad nebija tās tradīcijas, bet tas bija kaut kas ļoti īpašs man. Kad es un man ģimene var mīlēt Dievu un ticēt Jēzum, tā ir ļoti liela vērtība. Un ka mēs savā starpā varam kopīgi pārunāt evaņģēliju un dzīvot tādā ļoti sakārtotā vidē. Brīžam mēs ar sieviņu runājam, kad tā kā siltumnīcas apstākļos. Un arī mūsu radu un draugu pulciņš un arī draudzē draugi ir viss tik sirsnīgi un labi, ka liekas, ka tas tā bez Dieva bijāšanas tas nebūtu iespējams. Ziemassvētki ir vienmēr tāds dāvana laiks, jā. Un par cik esmu pats dzimis Ziemassvētkos un gaidu, kad varbūt tuvojoties Ziemassvētkiem būs vēl viena mazmeitiņa. Tajā brīdī, kad mēs pieņēmām Kristu un atgriezāmies no iepriekšējās dzīves, mums Ziemassvētki un Lieldienas pilnībā ienes tādu visam savādāku domāšanu un skatījumu par šiem svētkiem, par nozīmi. Pateicība par to, ka lai kā arī mums ietu, labi vai netik labi, kad Dievs ir uzticams, kad Viņš izved cauri tam visam un vienkārši, kad es varu būt viņa bērns, es varu nākt pie viņa, kad Viņš ir man aizmuguri un es vispār nespēju iedomāties savu dzīvi bez Dieva, bez paļaušanās uz viņu. Pirms tam lasīju Bībelē par žēlstību, es dziedāju slavas dziesmas, bet tā žēlstība man neko, es viņu nebiju personiski piedzīvojusi. Un šajā gadu laikā es personīgi piedzīvoju, ka nozīmē Dieva žēlstība. Tas ir tāds jauns apvārs manā ticības ceļā un tas ir pateicība par viņa žēlstību. Baznīcas parasti ir, var teikt, pārpildītas Ziemassvētku laikā. Un tad, ejot uz baznīcu, uz šiem dievkalpojumiem, kas, protams, ir ļoti īpaši, un man liekas īpaši Matejā, viņi ir ļoti īpaši, ja? Es nonācu pie tādas atziņas, vai man šajā vakarā vispār vajadzētu būt baznīcā.
Jo man jau, teiksim, nav jānāk šovakar pēc dāvanas. Man ir šī dāvana. Man viņa ir katru rītu, kad es mostos. Un tad es tā sāku domāt, varbūt tieši Ziemassvētkos man vajadzētu palikt mājās, lai var atnākt un apsēsties tie, kuri nāk vienreiz gadā uz baznīcu. Ja? Jo, un tad tā ir tāda, varbūt tā lielākā Ziemassvētku dāvana, ka tu saproti, ka tev faktiski tā dāvana tiek iedot katru rītu. Jo eglītes izmet ārā, iesaņemo papīru izmet ārā, virtenis un rotājums novāc, ir darbdienas rīts, tu ej uz darbu, un tu saproti, ka tajā brīdī, ja tev Kristus iet līdzās, ja, tā ir vislielākā dāvana.